Vasarā starp pieprasītākajām ogām pirmo vietu ieņem zemenes, tomēr speciālisti iesaka savā ēdienkartē iekļaut arī citas dabas veltes. Kā liecina Latvijas augļu kopju asociācijas veiktā pētījuma dati, 59% respondentu augļus un ogas uzturā lieto katru dienu, savukārt 33% vismaz reizi nedēļā. Lai iepazīstinātu cilvēkus ar veselību veicinošajām īpašībām, kādas piemīt ogām un augļiem, asociācijas pārstāvi izveidojuši īpašu interaktīvu spēli, kas būtu izmantojama vēlāk arī kā mācību palīglīdzeklis skolās, uzturmācību stundās, kā arī ārpus klašu aktivitātēs jauniešiem un citos informatīvos pasākumos. Uztur speciālisti Natālija Petruhina atklāja, ka cilvēkus nepieciešams izglītot par to, kā daudzveidīgāk pagatavot maltītes, kurās var izmantot ogas un augļus. Tā spēle bija vairāk, lai saprastu, ko cilvēki paši zina, un tad attiecīgi atkarībā no viņu zināšanu līmeņa pastāstīt viņiem kaut ko vairāk. Būtībā vismazāk laikam cilvēki zināja tieši par to, kā daudzveidīgi pagatavot, jo visiem liekas, ka varēs tāpat, var pielikt kaut kādam desertam, bet faktiski tās augļu un ogu pagatavošanas iespējas ir ļoti lielas. Nav tā, ka tas ir tikai deserta ēdiens, to var likt arī brokastīm, kādu pusdienām, vakariņām. Kā norāda uzturu speciālisti, dienā cilvēkam jāuzņem 400 grami augļu un 400 līdz 500 gramu dārzeņu. Runājot par spēles gaitu un cilvēku ieinteresētību, galerijas istambas šefpavārs Ulris Brūders pauž līdzīgas domas kā Natālija Petruhina. Cilvēki nav raduši augļus un ogas pievienot citiem ēdieniem kā vien desertam. Cilvēki jau īsti nezina, kur viņi var ēst viņas. Viņiem ir pārsvarā uzdodot jautājumu, kā var lietot vislabākais augļus un ogus jūsu uzturā, tad visiem ir standarta atbildi, gan lieliem, gan maziem. Viņiem visiem ir vienāds atbildes. Pie pankūkām, pie kaut kādām, pie pārslām, auzu pārslām, pie putrām, būtībā viss tikai pie desertiem. Un viņiem pasaka, ka tās ogas, skābās ogas var likt arī pie salātiem, tad visiem ir, tā viss ir uz kaut kādā veidā acis, viņiem visiem liels ir. Kā var, tiešām var. Maksimums, kādi pāris tie kandidāti, ko viņi pieminēja, kad abols varot likt pie desertiem. Vienkārši nezin cilvēki, ko viņš var izmantot. Ja cilvēks savā ēdienkartē neiekļauj ogas un dārzeņus, palielinās risks nodarīt kaitējumu savai veselībai, tāpēc, kā norāda speciālisti, ir nepieciešams veicināt to patēriņu. Brūders atklāja, ka ēst ogas un augļus ir ne tikai veselīgi, tas ir arī garšas baudījums. Veselība, viss pilns ar vitamīniem. Vienīgais žēl tāda lieta, kad tie vitamīni neuzkrājas, kad nevar saēsties, piemēram, vasarā apēst 38 kg ar zemenēm un tad domāt, ka tu ziemā būs uzņēmis pietiekami daudz C vitamīnu daudzumu. Jo tad mēs būtu visi resti nevis no taukiem, bet no vitamīniem. Protams, tas ir garšas baudījums arī lielā nozīmē. Tas ir ļoti, ziemā, piemēram, kāpēc būtībā iesaka saēsties tās ogas, tad, kad viņas ir ziemā, zemenes arī var dabūt. Bet tās ir, viņas maksā tad nenormālāko naudu, un viņas ir negaršīgas. Un tāpēc vienkārši saēdies vasarā, un ziemā ir miers. Ziemā ēd konservus. Latvijas augļu kopu asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte stāsta, ka interaktīvā spēle un citas aktivitātes, kas noris sadarbībā ar Eiropas Savienību un Zemkopības ministriju vajadzīgas, jo ogu un augļu patēriņš Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir visai zems. Ja mēs paskatāmies par vidējo, cik cilvēks lieto, tad izrādās, ka statistika, kas ir principā neapgāžama, kas ir zinātne, ir konstatējusi, ka Latvijā mēs ēdam apmēram vidēji. Iedzīvotājs apēd 142 gramus dienā, kaut gan vidēji Eiropā to, attīstītās valstis apēd 400 gramus. Un, ja mēs varētu panākt kaut vai, lai cilvēks apēd no 250 vismaz gramus dienā, tas jau būtu labi. Lai kopīgi izspēlētu spēli un pēc tam diskusijā dalītos secinājumos un meklētu risinājumus, kā veicināt sabiedrības informētību par svaigu augļu un ogu lietošanu uzturā, uz apaļā galda diskusija tika pulcēta vairāk kā 40 eksperti no dažādām nozarēm, gan mediju pārstāvi, gan augļukopi, gan veselīgu uzturu speciālistu, pedagogi, ārsti un citi. Šī diskusija ar interaktīvo spēli bija viens no posmiem veselīga dzīvesveida kampaņā, tāpēc Latvijas augļukopju asociācija aicina sadarboties arī skolas un universitātes spēles popularizēšanā, jo jaunieši ir visvieglāk ietekmējamā auditorija. Kāda ēšanas paradumi viņiem izveidosies, tāda saglabāsies visu dzīvi tiešā veidā, ietekmējot tās kvalitāti.